šodien esmu šeit, lai dalītos ar piedzīvoto, izdzīvoto skolā šajos 2 gados. Tā. Vienu brīdi, skatoties šīs prezentācijas, man radās sajūta, ka es esmu kaut kādā dārzkopju konventā. Šeit ir ābeles, un tad mums bija kaktus un tūkstnesis, un ir tā sagadījies, ka jūs jau esat kļuvuši par kaktusu audzēšanas ekspertiem, un manā stāstā arī būs kaktusi. Tāpēc gari ievadvārdi par kaktusiem man nav jāstāst, acīm redzot. Vienīgi definīcija, jeb vārdu skaidrojums vēl nav parādījies. Un no sangrieķu valodas kaktus ir augs, kurš ir ādatains, un kuram izcelsme vēl nav skaidra. Tātad šis vārds tika iedots, kad viņi ieraudzīja, un, protams, ka tad vēl nekas nebija skaidrs, un zinātnes tur vēl vispār nebija, lai atklātu, ka viņš ir saistīts ar neļķis pasugu un tā tālāk. Bet tātad kaktus. Iespējams, kādam mājās ir bijis kaktus. Iespējams, jūs atceraties no Leldas prezentācijas, ka kaktus mēdz ziedēt. To, ka var uzziedēt lielākā daļa kaktus, es nezināju agrāk. Es domāju, ka tikai tie Ziemassvētku kaktus zied. Bet tagad veicot izpēti priekš šīs prezentācijas, es zinu, ka zied gandrīz visi kaktus. Un tātad, kāpēc kaktus? Tie, kas mani dzirdēja pagājušajā vasarā un redzēja šo te kaktusu, ko man uzdāvināja skolēni, es stāstīju, ka es esmu kaktus. Es atradu savu vietu skolā, klases priekšā, kā kaktus, kurš tur ir un sniedz savas gudrības, tāpat laikā varbūt esot mazliet stingrs un prasīgs pret saviem skolēniem. Un tātad, jā, kāpēc kaktus? Un apmēram tā es varēju izskatīties tur klases priekšā savu laiku, bet tagad domājot par šodienu stāstu, es iedomājos, ka ne jau viens es esmu tas kaktus. Šādi var izstīties jebkura klase tur priekšā. Solu rindas, kurās sēž daudz mazu kaktusiņu. Un kas tad ir kopīgs patiesībā skolotājiem, kaktusam un skolēniem? Tātad kaktusi spēja ilgi izdzīvot bez ūdens. Es lasīju, ka, lai viņu uzziedētu, viņus pat ir jātur augstumā un nedrīkst laistīt, lai viņi domā, ka ir ziema vai kaut kas tāds. Un tātad var iztikt mēnešiem bez laistīšanas. Un, kad skolotājs ir klases priekšā, viņš var iztikt bez ēdiena, bez ūdens, bez toaletes apmeklējuma un darboties tikai ar kafiju visu dienu. Savukārt skolēni arī tātad dienā klasē var nedzert, neēst un pat iztikt bez mobilā telefona, ja viņi ļoti vēlas to. Savukārt kaktusiem arī ir pašaizsardzības rīki, ādatas. Protams, ka arī skolotājiem tādi ir. Un gadās, kad kaut kādu apstākļu dēļ vai kā skolotājs ir mazliet nīgrāks, noguris vai kā citādāk, un viņš vienmēr nevar pasmaidīt, cenšās, bet tomēr mēdz būt kāda adatiņa, kas arī neļauj sev kāpt uz galvas tomēr. Un skolēni adatas, patiesībā viņi uz skolu jau atnāk adataini. Vismaz tā es esmu novērojis, kad viņi ir tikko pamodušies, ieveļas skolā, tad viņi ir pilni ar adatām. Un tātad es, kā kaktus, reizē kļuvu arī par dārznieku. Un veicot izpēti mācību gadu sākumā, šis konkrēti būs par 8. klasi, kas ar fiziku saskars pirmoreiz, es viņam jautāju, kas jūsuprāt ir fizika? Ko jūs par to esat dzirdējuši un domājat? Domāju, lai izpētītu to dārzu, kas man tūlīt būs jākopja. Viena atbilde, fizika ir kaut kas sarežģīts. Un nav tā, ka šī bija viena atbilde. Daudz jāmācās. Daudz likumu, un, protams, ka kāds brālis paspēja pateikt, ka būs grūti. Tātad viņi jau ir atnākuši, adatas saspicētas, jāizvelk līdz 9. klases beigām, un tad varēsim iet mācīties kaut kādas humanitārās zinības vai kaut ko, kur mūs liks mierā. Bet kas vēl izraisa adatas bez konkrēti fizikas, kas varētu būt jebkuram klasē, ir viss šis saraksts. Pirmkārt ir jānāk uz skolu, ir jāatver klade, vajadzēja paņemt līdz pildspālu, vai kaut ko darīt. Klases darbs, kontroldarbs, pārbaudas darbiņš, laboratorijas darbs. Jebkas, kas ir jādara, var izsaukt skolēnos nepatiku. Un mana pieeja, kā padarīt šos kaktus smaigākus, bija jāmeklē caur metodēm. Un pirmā metode, kas varētu būt tāda dārzniekam izdzīvošanai, noskūt tos kaktus.
Un tad es ilgi domāju, kas tad sanāk, ja noskūtu kaktus, un es nonācu pie atbildes, ka varētu būt kaut kāds cukīnī ar strīpām vai kaut kas tāds. Bet tas noteikti nav ceļš, kur mēs gribam iet. Mēs negribam visus pataisīt vienādus. Un tad es izvēlēju mazliet sarežģītāku darbarīgu skāpi un stāstīšu par 2 darbarīgu kopumiem. Viens ir informācijas nodošana uzskatāmā veidā, lai skolēni nebaidās no fizikas. Un otrs ir jauna pieredze, lietojot fiziku, darbojoties ar to un mācoties to, lai tas nešķirst nekas sarežģīts. Tātad šādi tas nav mans galds, bet apmēram tā viņš izstījās. Pēc tam, kad es tikko biju apmeklējis skolu jūnijā, bibliotekā paņēma visu, ko var paņemt, nokraus galda, un tā viņš man mājās arī apmēram izskatījās 2 gadus. Bet gatavojoties septembrī, mēs uzreiz sapratu, ka es negribu, lai tā izstās skolēnu darba galdi. Tas nav produktīvi un mazliet arhaiski tas ir. Tātad es esmu lietojis angļu terminu user-friendly, kas ir padarīt draudzīgu lietotājiem. Tad mans mērķis bija padarīt fiziku pieejamu skolēniem. Un kā tad es to darīju? Man bija vairāk palīgi šajā procesā, un tie visi būs saistīti ar IT tehnoloģijām, jo mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Un tad pirmais rīks pieejams latviešu valodā, mācību video LV, un to ir gatavojuši mūsu absolventi. Un uzskatām materiālu, kurus es varu demonstrēt skolēniem stundu laikā, sūtīt kā mājas darbus, ievietot prezentācijās. Fizmiks LV, arī absolventu projekts, tātad izskaidrot fizika vienkārši, saprotami latviešu valodā. Uzdevumi LV, tieši tas pats. Viss tas pats, kas grāmatā, ir atrodams arī šeit, un kāpēc lasīt to grāmatu, ja to var digitāli dabūt vienā ierīcē un nav jākrauj kaudzē. YouTube ir ļoti daudz palīdzējis, ne tikai meklējot saturu latviešu valodā, bet arī angļu valodā, lietojot subtitrus un visādi citādi arī pašam mācoties, var atrast visu kaut ko interesantu. Un Eduspace LV uzsvēršu kā pēdējo, jo tas ir tas, kas savilk to visu kopā. Tās grāmatu kaudzes vietā es skolēniem izveidoju kursu, kur apvienoju visas savas prezentācijas, video, ko es esmu atradis, animācijas, visu ievietoju Eduspace, un tagad, ja skolēniem jūs pajautāsiet, aiziesiet uz manu skolu, pajautāsiet, kur var atrast fizikas mājasdarbu, viņi pateiks, ka lai es ieeju Eduspace. Un par to arī runā daudz gan skolotāji, gan paši skolēni savā starpā. Un es esmu dzirdējis, ka skolas vadība vēlas kaut kā to iedzīvināt visā skolā, un mēs ar skolotāju Daigi arī pie tā esam strādājuši. Un es domāju, ka tas arī izdosies radīt vietu skolēniem, kur viņi visu var atrast. Un ko viņi paši par to visu domā? Tātad mums aptaujā ir atvērtie jautājumi, un jautājumā, kas tev palīdz, ko dara tavs skolotājs, pāris atbildes no turienes. Tātad prezentācijas, viņas tiek ievietotas Eduspace. Prezentācijas mēs varam aplūkot, kad vēlamies, ar ko arī bija uzsvers skolēniem, ka viņi tās prezentācijas var skatīties mājās, parkā, autobusā, kur viņi vēlas. Viņiem vajag tikai internetu savienojumu, un kuram skolēniem mūsdienās nav internetu telefonā. Patīk, var mājās apskatīties visu vēlreiz. Tātad var aprūkot jebkurā laikā, tur tās prezentācijas ir pieejamas, es labi izskaidrojumu, viss ir atrodams Eduspace LV, un tātad šie te laboratorijas darbi, mājas darbi, kritēriji, viss ir atrodams tur. Tas būtu par vienu šo te rīku, apkopot vai padarīt lietotājiem draudzīgu šo fizikas priekšmetu. Iespējams, esat redzējuši arī šādu te uzlīmi kaut kur uz durvīm, un patiesībā arī šādu uzlīmi ienāca mūsu skolā vienā brīdī. Viņa gan diezgan ātri pazuda, jo viņa nepareizi tika izmantota. Bet es ieejot skolā, uzlīmes nelīmē, bet vienojos ar skolēniem, ka mēs telefons neizmantosim tikai izņēmuma kārtā, ja skolotājs to ļaus. Un, protams, kad skolotājs ļauj, tad, kad viņam tas ir izdevīgi. Un tātad es mēģināju padarīt šo te fiziku notot citādāk, nekā cits mācību priekšmets viņu saņem skolā. Un tātad es esmu izmantojis vārdu user experience, un mēs izmantojam gan viņu mobilos tāruņus,
gan portatīvos dators, kas mums ir pieejams skolā. Es izmantoju pēc simulācijas, kurās var modelēt dažādus fizikas procesus, parādīt tos uzskatāmi. Esmu veidojis arī laboratorijas darbus, kurus viņi strādā ar šīm simulācijām, ievadot kaut kādus datus un veidojot, iegūstot rezultātus, pētot kaut kādus fizikas procesus. Kahoot, kur var viņi telefonos balsot, sniegt atbildes uz kaut kādiem maniem jautājumiem. Es sacensties konkursiņos. Protams, katru gadu beigās mēs izvērtējam savu darbu Edurio, un tur skolēns sniedzēs ieteikums, kā mēs varam darīt vēl labāk. Nearpod, ko es izmantoju, lai veidot prezentācijas, kuras viņi var vadīt savos tālruņos. Tātad viņi prezentācijas nevis skatījās manā ekrānā, bet viņi šķirstīja savus vietālruņus, katrs savā ātrumā, individualizējot šo te darba ātrumu. Un Socrative.com, kas bija katras stundas beigās, kad mēs izvērtējam to, kā mums ir gājis šajā dienā. Pāris atbildes, jo man jau rāda stop. Jā. Tātad skolēniem tas patīk, viņi stundu sākumā jautā, vai vajadzēs, jo viņiem arī svarīgi zināt, jo tad ir jāuzlādē telefons, protams. Arī man pāris lādētāji klasē bija priekš viņiem. Un kas tad ir noticis ar tiem kaktusiem? Es gribētu teikt, ka man kaktus ir uzziedējuši. Pirmkārt, skolēni stundās strādā paši, man viņi nav jābaksta. Process ir organizēts tā, lai viņi rīkotos. Skolēni organizējas un palīdz viens otram, gan daloties ar viedtelefoniem, gan palīdzot uzdevumos. Tātad telefons izmanto ar prieku un mācībām. Un skolēni spēj domāt plašāk, viņi domā līdzi, ko viņi dara, un spēj pieņemt lēmumus un argumentēt savu rīcību. Un citāts no aptaujas, tātad skolēniem patīk tas, ko viņi dara, un tas, ko viņi iegūst. Un vēl pats pēdējais slaids ar kaktusu, ar šo kaktusu. Un par šo es vēlētos teikt tā, viņš nav uzziedējis. Un viņam ir nepieciešams jauns podiņš, kurā viņu pārstādīt. Un tāpat ir ar mani šo 2 gadu beigās, kad es jūtu, ka man vajadzētu pamainīt augsni, lai noskaidrot to savu izcelsmi un to vietu, kur man īsti ir jādodas. Paldies!